Tā kā ir iestājies augsts laiks, tad mēs esam ieradušies pie Intercars Latviju un droši vien runāsim par ziemai nepieciešamiem produktiem un automašīnu aprīkojumu. Un man priekšā ir tāda noslēpumaina kaste, kas izrādās ir čemodāns, kurā iekšā ir... Es nezinu, kas tur ir. Tāpēc man vajadzēs prasīt padomu Ivaram. Ivar! Intercars Latvija produktu vadītājs Ivars Klints uzskata, ka noslēpumainā Noko čemodāna saturs atklāj dažādus autovadītāju tipus. Pirmais, kas visu laicīgi plāno un ir visam vienmēr gatavs. Tātad nāk ziemas augstais laiks, viņš jau ir pārbaudījis automašīnu, viņš zina, ka viņa akumulators ir sliktā stāvoklī un viņš ir laicīgi iegādājis jaunu akumulatoru, ziemai gatavs, problēma nebūs. Otrais autovadītāja tips, kurš neplāno, bet arī nesteidzās. Viņš iekāp mašīnā, nevar piedarbināt, akumulators ir nosēdies. Ko viņš dara? Viņam ir laiks izņemt akumulatoru un pielikt pie lādētāja. Vai arī otrādi, jo lādētāji var arī pat tiešo pieslēgt pie akumulātora un atstāt lādēties kaut uz visu nakti. Trešais autovadītāja tips, tas, kurš neplāno, bet steidzās. Tātad viņš iekāp mašīnā, darbina mašīnu, akumulators nelec, bet viņam nav laika. Tad viņam talkā nāk boosters. Šis Noko modelis ir īpašs ar to, ka var atdzīvināt arī pilnībā izlādējušos akumulātoru, ko šāda izmēra boosteri parasti nespēj. Un šādiem te Noko boosteriem ir arī avārijas režīms iespējams, kad var iedarbināt mašīnu arī bez akumulātora. Izvēloties boosteri jāņem tāds, kas der jūsu automašīnas vai automašīnu dzinēju darba apjomam. Teiksim, ja jums ir mašīna ar 4-litrīgu dzinēju, tad jums nederēs boosteris, kas ir paredzēts līdz 3 litru dzinēju iedarbināšanai. Trešā kastīte no Noko Pandoras lādes ir, kā saka, 3 vienā. Šajā sezonā Noko ir parūpējušies par jaunumu, apvienojuši boosteri vienā ierīcē ar kompresoru riepu piepumpēšanai. Šāds universāls rīks gan maksā vismaz 200 eiro. Tam ir arī savs lukturītis. Taču, ja nepieciešama kompaktāka vai gluži otrādi profesionālāka gaisma, jāskatās ScanGrip virzienā. Šīs lampas ļoti patiks detaileriem, krāsotājiem, jo šīm lampām var mainīt dienas gaismas spektru. Colormatch sērijas lukturu gaismu var noregulēt no zili-baltas līdz dzeltenīgai. Nākamais lukturs, par ko vēlamies pastāstīt, ir šis te Osram lukturis, kas ir avārijas 3-stūra papildu elements. Tātad pēc noteikumiem mēs nevaram aizvietot avārijas 3-stūri, bet jebkurā gadījumā, ja ir ķibele uz ceļa notikusi, tad šādu te noliekot uz asfalta pirms negadījuma, noteikti pievērsīs vairāk uzmanību nekā vienkārši avārijas 3-stūrs. Bet jebkurā gadījumā šāds te Vācijā, piemēram, smagajos auto ir obligāta prasība, un mūsu platuma grādos jebkurā gadījumā ļoti noderīgi, jo mums tumšais laiks ir daudz vairāk nekā tādā Vācijā. IC24 LV sortimentā ir ļoti daudz dažādu lukturi, gan pieres lukturi, gan servisa lukturi ar magnētiem, ko dažādās vietās var piestiprināt, gan arī tāds ļoti ērts garš lukturs, ko zem motora pārsaga apliekt un ka paceļ motora pārsaga nav nekas jātur rokā. Tumšajā laikā vai arī darbam šauros apstākļos neaizstājami ir IC24 atrodamie pieres lukturi. Ir svarīgi saprast, kam jums viņu vajag, jo darba pieres lukturiem gaisma ir koncentrētāka uz darba vietu tavā tūmā, bet, piemēram, aktīvai atpūtai, skriešanai, slēpošanai, turismam, viņš ir tālāk un platāk, gaisma ir tā kā, lai redzētu ceļu. Kamēr rit ziemas riepu maiņas sezona, daudziem autovadītājiem var noderēt dari pats, jeb drīzāk jau maini pats instrumenti. Un tad šim nolūkam mums piedāvājumā ir šāds te muciņu komplekts, piemēram, ar 21 mm, 19 mm un 17 mm muciņām, kas der gan pneumatiskiem triecienu instrumentiem, gan arī mājas apstākļos ar rokas instrumentiem lietojami. Ja ziemas riepas jau ir uz diskiem un glabājas mājās, vēl būs nepieciešams spēcīgs domkrats. Šis pēc skata necilais un izmēros kompaktais hidrauliskais rīks iztur 5 tonnas. Piedāvājumā ir arī šāds lielāks pacēlājs, kas ražots AC hidraulika, ražots Eiropas Savienībā, un tā kvalitāte apliecina tas, ka šādu pacēlāju izmanto vairākas VRC rūpnīcas komandas. Vēl uzskatāmāks kvalitātes apliecinājums ir ražotāja garantija. Hidrauliskajai daļai viņš dod 3 gadu garantiju, bet dzelžiem pat 10 gadus garantiju.